Čau, labvakar! Te Baiba, podkāsts Attiecības ar dzīvi. Es dzīvoju un sapņoju, ka kādu dienu es ieslēgšu televizoru un tur diktora paziņos, pasaulē viss ir labi. Protams, ka tā ir utopija. Dzīve notiek, un katrs mēs ar to tiekam galā, kā nu mākam. Cits ar smaidu, cits ar asarām. Un ceram, ka tomēr kādu dienu visi būsim laimīgi. Šodien pie manis ciemos ir brīnišķīga būtne, vai ne? Lienīt, labdien! Jā. Labdien, labvakar, labrīt, Es teikšu, Baibā, cilvēku būtņi, kā es pēdējos gadus saku, ir unikāls būtne šajā dimensijā uz šīs zemes un šajā kvantu laukā, un man paties gods un prieks būt Angurē atkal, un pie jums ciemos šajā podkāstā. Es ļoti lepojos, Baiba, ar tevi. Pirmām kārtām. Tie, kas man pazīst, tie zina, kas vienmēr saka no sirds un no dvēseles visus vārdus, jo skaistiem cilvēkiem, bagātiem dvēselē bieži jāsaka šie vārdi. Paldies, ka tu esi. Paldies tev! Paldies, ka tu piekriti atbraukt pie mums ciemos, un tu jau redzi, es iesāku vairākas reizes pieminot vārdu laime. Nu, ir iekšā tas mums, ka mēs gribam, lai kā arī kāds noliektu, mēs meklējam to laimīt un gribam būt laimīgi. Un es tevi uzaicināju arī tāpēc uz sarunu, ka es redzu un man liekas vienmēr, ka tu dzirkstī un prieks no tavām acīm mirdz un āriņa vienmēr atspoguļo iekšiņu, un es gribētu dzirdēt laimes formulu no tevis, bet pirms mēs tur aiziesim, es zinu, ka man katrs angurnieks, kurš nāks pretī, prasīs, kāds tad tai Lienai sakars ar to anguri? Kāpēc tieši viņu tu uzaicināji? Stāsti. Jā, pirmkārt, Liena, Šomose un daba, tas ir tā kā ziemā cimds ar rociņu. Un es kā vidzemniece, dzimusi vidzemē, ļoti pēdējos 18 gadus esmu iemīlējusies Kurzemē. Īpaši pie jūrām, kas ir Angure, Jūrkalne, Pāvilosta. Un Angura man jau ir 18 gadus kā mana meditācijas transformējošā vieta. Te jūras tur tālāk, kur ļoti maz cilvēku parasti vasarā ir. Es atradu savu tādu vietiņu, kur es braucu, lasu grāmatas, rakstu grāmatu savu un vienkārši atpūšos no cilvēkiem, no ikdienas tā ritējuma. Un mani palaimējies, jo arī Angura man vienā brīdī pirms 17 gadiem bija tāda vieta, ka man piedzima meitiņa, un šis bija tāds man vasara mājas, ka man bija iespēja tajā meitiņu dzīvot un baudīt, un tā kā manai Gabrielai arī pirmie svaigas elpas ievilcieni ir Angurs tieši pilsētiņu un pludmala, un šie cilvēki, kas šeit dzīvo, es vienmēr esmu teikusi, ka tik mīļi, tik patiesi, tik smaidpilni, izpalīdzīgi cilvēki ir Angurē un visā piejūrā. Jā, tā kā Angur man ļoti, un es bieži vien kad Rīgā man arī pa daudz, esmu atdevusi sev enerģētiski pa daudz cilvēkiem, tad es iekāpu savā sudraba bultā un braucu uz Anguri un dzeru kafiju. Kafēnīcā, kas uz priekšu ir tā lauku kafēnīciņa. Būda, jā. Un tur vienmēr man sagaida brīnišķīgās meitenes arī īpašniece ar tādu smaidu. Lienčiks brauc skaidrs, jā. Melnā kafija un patīk arī tur ārā sēdēt. Tā kā vienkārši atbraukt uz Anguru un padzert kafiju, paēst garšīgās pices vai salātiņas un tad atkal apakaļ uz Rīgu. Man patīk. Tā ir man tāda restarta vieta, kā sakartība nav, kāpēc esmu šeit, jo tā ir realitāte. Man ļoti patīk šeit, ļoti. Man jau kā angurniecei, man pilnīgi kā medus līst pāri sirdī, kad kāds var pateikt, ka pie mums ir kolosāla restarta vieta. Ir kolosāli, tiešām nopietnu spēka vietas, tā ir ļoti daudz. Ne tikai pie jūras akmeņos, bet arī pastaigājot pa mežu. Angurs ezers arī tur ir ļoti skaista vieta. Un es tev arī aizdīšu svētvietu kādu dienu mēs tur. Noteikti, arī pirtnieki šeit netālu dzīvojas, arī tikko bija pie viņa arī skaistā vietiņā, un man ļoti patīk Anguri, jo es arī uzstājos, tā kādreiz, kad bija aktīvā koncerta dzīves, es arī uzstājusies mazajā izstrādītē. Auniņu parkā? Jā, Auniņu parkā, un pēc tam pie sporta laukumā arī, kur notiek stadions. Jā, tur es uzstājusies arī savulaik, un vienmēr man asociējas Angura ar brīnišķīgiem cilvēkiem. Arī tie, kas iebrauc uz kaut kādiem pasākumiem, bet enerģētiski te ir fenomenāli fantastiska vieta. Super, paldies par taviem labiem vārdiem. Es vienmēr teicu, mūsu bagātība ir mūsu cilvēki, jā, un tāpēc arī tev kādreiz jāatbrauc uz Užciem gadabalu. Tur tu redzēs, kā lec ārā tās mūsu
labo cilvēku sirdis, ka viņi ir sev atdevuši visu Aingurei, un tu jau kā iebraucēji no Rīgas vari baudīt to rezultātu. Noteikti, es atbraukšu viennozīmīgi. Man ieintriģēja īstenībā, vai viņa tikko ļoti. Šo mēs sarunāsim, Lienīt. Nu, klausies, to es esmu tagad noskaidrojis, kāds saistība tev ir ar Ainguri. Bet, ejot tālāk, pastāsti vēl drusciņi pirms Laimes sarunām, kā tu savu dzīvi sasaistīji, kā tas notika, ka tu dzīvi sasaistīji ar mūziku, un kāpēc, vai mamma lika, jo es arī bišķiņi strādāju mūzikas skolā, un tad citreiz bērni atbild anketās, kāpēc tu mācies mūzikas skolā? Mamma lika, vai tu domu sapraties, ļoti gribētu dzirdēt šo stāstu, kā tu nokļuvi uz lielās skatuves. Jā, tagad man jautājums, man jārunā Lienai tā, kas bija pirms 14 gadiem, vai Lienai, kuru jau esam izzinājusi pēdējos 14 Pirms 14 gadiem, jā. Un pēc tam mēs aiziesim pie tās Lienas, kas ir šodien. Jā. Es jau, ka nācu Valmieras slimnīcā Bastionā šajā pasaulē, es nācu skaļi. Un man mamma teikusi, ka daktaru māsiņas teikusi, nu šī meitene noteikti būs dziedātāja. Viņa būs skaļa personība. Un tā kaut kā ejot gadiem, es pirmkārt uzaugu uz folkloristu ģimenēm, un mamma joprojām folkloriste latviešu tradīcijā, gan krustabas, gan visi latviešu senču tradīcijas rituāli. Un kaut kā tā ir gājis, un arī īstenībā tajā laikā vēl neapzinoties, kas ir manifestācija un gribas spēks, es jau to darīju, ka gāja televizors, tie vecie kantēnie televizori, kad maestro Raimonds Pauls bija un Laima Vaikuls skatuves, visi tie svētki, koncerts, teica, mamma, kā es gribu kādu dienu šo onkulis skatuves dziedāt. Nē, es dziedāšu. Viņa saka, ārā ravē labāk dārzu. Un es kaut kā visu laiku skatījos to televizoru un ļoti, ļoti gribēju tā, ka paties līdz pēdējais šūnas, tādai mazai šūnas daļiņai. Tad mamma saprata, ka es esmu ļoti hiperaktīva būtne, sākās visi cāļu konkursi, ja? Tad mums bija vēl defilē šovi, kur mamma, bet Olgas Disenīts parādījās, protams, arī tur es piedalījos, tad bija jaunās zvaigznes, Laila Ilas Purmaliet, un tā tie pasākumi pēc pasākumiem man ļoti iepatikās tā skatuve. Jo, jau jūties jā, es jau no mazotnes, man mamma taisīja krīzes ģimenēm nometnes, man bija 11 gadi, kad es vadīju mūzikas nodarbības nometnē, man bija dzeguzītas kasete, es nezinu, vispār kā to darīt, bet man bija nāca kaut kā tie vingrinājumi, un tagad dziedam, neko klavieres, tagad viss, es jau no mazotnes esmu tā, kas organizē kaut ko. Un tad jau skolā, jā, Strenču pamatskolā Gunāra Kalnī, man bija 15 gadi, vai 14, masai bija 15, ka mēs sazvanījām Gunāra Kalnī menedžeru Daci Paulu, un teicām, ka mēs gribam jūs dabūt mūsu skolām. Direktori vispār bija šokā. Mēs dabūjām līdzfinansējumu benzīnam, jā, un viņš atbrauc. Viņš saka, kā var tāds mazas meitenes norganizēt šādu pasākumu. Mūzika vienmēr ir bijusi, un tad kaut kā, pēc tiem visiem pamati mamma bīdīja, jo mamma saprata, ka mēs māsas vispār esam muzikāls, un mums tas patīk ļoti. Un tad jau es aizgāju uz Valmieru, tad jau kā cits stāsts, arī Viesturu skolā, Ivars Briedis, direktors, kurš man nāca pretī, un tad bija fabrikas laiks. Akal skatījos televizoru, domāju, kā es gribētu tur nokļūt pieredzē. Un tā tas viss aizgāja, jā, Līvijam, un tas, un tad man viens Andrmans Krauks pazinīja, pateica, es gribu tevi savest kopā ar maestro Raimondu Paulu, un tad vispār man bija. Pirmais man bija šoks, ka es fabrikā iegāju, ka man Līvi uzaicināja dziedāt ar viņiem, vēl Grodums bija šajā pasaulē, Liepājas simfonisko orķestru viņa tūrē. Tas man bija vispār šoks, tāds patīkams šoks, jo tu esi to gribējis, un tad bija maestro Raimonds Pauls, tad ir nākošie šovi, tad ir uzvarā šlāgara aptaujā pirms 20 gadiem ugunskurs, un tā tas viss kaut kā ir aizgājis. Un tad es atvēru arī savu studiju, 14 gadu atpakaļ, bērniem, jauniešiem, kas atšķirās no masas, kas ir tādi paši kā es, kas redz pasauli daudz krāsaināk, nevis tikai melns un balts un pelēks, bet daudzās krāsās. Un tā šos gadus, jā, manis tas vairāk kā 5000 studenti bijuši caur man enerģiju, jā, tā kā. Vienkārši tā mūzika visu laiku ir, jā. Ne tikai mūzika, arī aktieru spēle, Rolanda Kalniņa filmās filmējusi, es vadījusi televīzijas raidījumus, rādio strādājusi. Nu, griba. Es gribēju teikt, ka tu esi visu ļoti gribējis tajā brīdī. Tev patika. Jā, bet tad es vēl vaiba neapzinājos to, kā mūsdienās saka, manifestācijas un spēka, gribas spēku, jā. Jo pa lielam visi gribā un ļauties, jo tu nezini, kas ir pareizi, nepareizi, neeksistē, bet pieredzē. Jo es uzskatu, ka mēs nākam uz šīs trakās zemes, dvēselītes, lai gūtu pieredzes. No pieredzēm mēs kļūstam bagāti dvēselē. Un klausoties tavu stāstu, es saprotu, ka tu, kā tu saki, pirms gadiem tā Liena, jā,
ka tu nezinot šo manifestāciju vai ļaušanos un tā tālāk, tu vienkārši izbaudīji praksi. Kā tas notiek, kā tava gribēšana atspoguļojas praksē, vēlme. Jā. Bet tu vēl nebiji gatava to analizēt. Nu, es tagad vēlēšos, un tagad es satikšos ar to un to un to un dziedāšu skatu. Es nezināju, ko nozīmē analīze. Jā. Tieši tā. Tu vienkārši ļoti, ļoti gribēji. Jā. Un devies uz priekšu. Pareizi saprotu. Tā tieši arī ir, jā. Un, protams, ka tu gribi, tev īstajā laikā, īstā vietā parādās arī cilvēki, kas skatās, kas redz, viņa grib, viņā ir kaut kāda rozīnīta, dzirkstelīta, viņi ir savādāk nekā citi, jā. Vai piepalīdzam. Tie cilvēki paši nokrīt. Viņi tiešām burtiski nokrīt no kosmosa, un viņi zvana tev, raksta un aicina, un tas ir forši. Bet tajā laikā nebija varbūt tik aktīvi sociālie tīkli. Protams. Tad bija vairāk pat jātiekās ar cilvēkiem dzīvē, jā. Nu, muts mutē, tagad jau viss ir uz paplāts. Ja tu esi aktīvs sociālos tīklos, tad tu arī esi, jā. Bet mūzika, man liekas, ka vispār dziedinojoša frekvence ir jebkuram cilvēkam. Un frekvence arī pētot par šiem gadiem, kas ir vispār frekvences un kā viņas cilvēku smadzenēm rezonē un strādā, tas ir vispār cits raidījums un nenormāli gara saruna, vai ne? To es zinu. Bet toreiz tev bija tā laimes sajūta tādā veidā. Tu gribēji, tu tiki uz tās skatus, vai arī sastrādājies ar konkrēto cilvēku, un laimīgi eksistēja vai izpildīja vai dziedāja vai vadīja to raidījumu. Kā tad tu jūti to laimes sajūtu? Kas bija tas dzinuls, kas tev lika gribēt vēl? Zin kā, es atbildēšu tā, ka tajā laikā, kad es nokļuvu gan televīzijā, gan žurnālos, gan uz plakātiem, gan uz autobusiem, es vienkārši domāju, kas? Tagad šoks, bet patīkams šoks. Tagad, atgriežoties pēc 14 gadu atvaļinājumā no lielās publiskās telpas, es savādāk skatos, jo nevienmēr viss ir tik skaisti, smaidā, tīts un fantastiski, jā, jo, ja tev dzīve karjerā sākās ļoti strauji un agri, tu neieklausies daudzās lietās cilvēkos, tu neko nesaproti, tu labāk saproti. Un tajā mirklī, kad tu ieiet tajā rutīnā, tu neredzi, kādi tev cilvēki apkārt tev pielipuši, jā. Tas ir tie saucamie toksiskie enerģētiskie vampīri, tagad var tā skaļi teikt. Un manā gadījumā mana dzīve smuki forši, kuras bija augšā, nometa arī smuki lejā zem zemes, var teikt arī, jā. Jo tad man pienāca klāta ne tie labākie cilvēki, kas tev vēlēja patiesi labi, lai gan man likās, ka vienmēr man labu vēl, jo es taču esmu laba, man tā liekas. Un baigi es tiku astrāli mentāli sadragāta, kā sieviete, kā būtne privātajā dzīvē, un baigi izdegu. Un man vairāk nebija prieka būt uz skatuves, man nebija prieka dot kaut ko skaistu, jo man likās, ka visi ir slikti, cilvēki ir slikti, visi ir slikti, ja. Nu, bet tas ir forši, jo mēs jau cilvēki esot nākot šīs zemes, mēs tā ir tāda saucamā transformācija, kad ne visi spēj no šīs, mums visiem pirmkārt ir paredzēts šie ceļi, jā, sākums, intro, visi forši, visi priecīgi, visi jā, un tad nāk bišķiņ zemē, tad ir vēl zemē, vēl. Dzīve jau tev dod tik daudz tos pārbaudījumus, cik tu esi stiprs. Tieši tā. Ticība, atkal ticība, atgriežamies pie gribas. Un te es arī gribēju prasīt tev to, tu saki tā Liena un šodienas Liena. Kas ir tava šī robeža šķirtne? Tevi nezinot, es ļauju tev pašai izstāstīt. Jā, daudz jau par mani ko nezinu. Es tiešām nogriezu, diezgan drastiski nogriezu visu publisko telpu. Neviens manī vispār Latvijā neko nezināja, ko es daru pat ģimeni brīžiem, nē, jo es sāku sev meklēt. Neesmu nekādās reliģijās, neesmu nekādās sektās, es esmu es pati, mīlestība, liene un daba un gaisma. Sevi atrast patiesi, kas tu esi, tas ir tas saucamais kvantu energo lauks. Jo es kā skorpions sapratu, ka es gribu aiziet no skatuves, gribu aiziet no publiskās telpas, bet es gribu dzīvot šajā dzīvē un vēl ilgi un darīt vēl joprojām labas lietas. Un uz pilnu klapi. Un uz pilnu klapi. Un es sāku iet kvantu energo laukos, kvantu enerģijās. Dr. Džordžs Spenza man parādījās manā ceļā. Tātad tu daudz lasīji, daudz interesējies par šo tēmu.
to, kā piepildīt savu dzīvi ar saturu. Saturu, jā, pareizi, saturu. Ja pirms tam es ķēru visu, ņēmu visu un dēvu, tad tagad es gribu atgriezties, es arī atgriežos ar saturu, ar pievienoto vērtību, kas es esmu un kas esi tu un ko mēs varam kopā sinerģiski radīt un dot. Tad es gāju tehniskajās elpošanās, sāku studēt arī čī enerģijas un iegāju tādā pilnīgi kosmiskajā, veselīgajā dzīvē. Ja pirms tam nebija veselīga, man tā dzīve bija ballītes, protams, arī es pīpēju tajā laikā ļoti daudz. Ar alkoholu man nekad nav bijušas problēmas. Nezinu, kāpēc zeltnā prese man savulaik uzdēvēja, ka man ir atkarības un bohēma, bet no acīm redzot, kādam tas bija izdevīgi. To mēs neņemsim galvā, bet tā viņš notiek šajā dzīvē. Jā, un tiem gaismas cilvēkiem tā ir laikam tāds uzdevums šajā dzīvē. Nu, lūk, un tad tu esi tiem posmiem cauri, un es esmu tik pateicīga katram dzīves skolotājam, katram vīrietim, katrai situācijai, katrai sievietei, katrām manām asarām par to, ka es varu būt šodien šeit pie jums, šajā podkastā, un dalīties ar kaut ko unikālu. Jo atcerieties vienmēr, kad jūs nekad neesat viens. Vienmēr būs apkārt jums kaut kas ļoti spēcīgs, un tie ir tie sargaņģeļi, kurus arī es satiku savā dzīvē, un tur ir vesels stāsts, bet īstenībā, ka tu ieej sevi bez kaut kādām papildu vielām, jo moderni tagad ir kaut ko lietot, lai tu kaut kur aiziet. Nē, dabiskais ceļš ir grūtāks, bet viņš ir daudz veselīgāks, un viņš ir daudz spēcīgāks, gan enerģētiski, gan patiesi, un pie skaidra saprāta, skaidra sajusta situācijas, cilvēkus, analīzes, tas ir unikāli, ka tu vari būt tāds, kāds tu esi, gaisma. Tieši tā, kā jau mēs nedaudz pirms tam arī parunājām ar tevi, nu, dzīvē ir tā, ka mēs visu dzīvi mācamies. Ja? Mēs esam 1. klasē, 2., 12. Un es saku to savu teicienu, kāpēc pirmklasnieks nevar nolikt 12. klases eksāmenu? Tāpēc, ka nevar. Viņam vēl ir jāaiziet visas šīs klases līdz eksāmeniem. Un to mēs daram arī dzīvē. Tik vienkārši, vai ne? Kad tu saprati, ka vairāk jāļaujās tajā dzīvē? Vai es pareizi sapratu, ka tā ir, ka tu ļaujies? Nu, tagad es ritīgi sevi atļauju nolaist, kā sievieti. Tas bija 15 gadu atpakaļ. 16 gadu atpakaļ. 15 gadu atpakaļ, jā. Un tad es klīdu. Es gāju publiskā telpā ar smaidu, ka man viss kārtībā, nevienam ko nestāstīja, bet iekšā, kad tu aizēji mājās, tad tur viss vienkārši, deg, lūst un brūk, un liekas, ka tu nesaproti vispār, kas tu esi, tu skaties sev spogulī, un tu vairāk neredz to lieni, kas bija, kas ar tevi notiek, kas notiek, jā. Tāds tukšums. Ļoti spēcīgs tukšums, ļoti. Un tad es sapratu, ka es gribu dot, jo manī tas ir kaut kas īpašs, kaut kas unikāls, un tāpēc atvēršu studiju. Apmēram tikai sapņos redzot, kas būs tajā pamatprogrammā, neko vēl nesapratu, kas tur būs, un es visu sev atdevu citiem bērniem, jauniešiem, gan ar īpašām vajadzībām, gan ar autismu, gan ar Down sindromu, gan ar veselības problēmām, arī pieaugušie pēdējos gadus nāca. Un par šiem gadiem, strādājot ar šiem unikāliem, foršajiem, sakristāliskajiem bērniem, es ļoti sevi esmu atvērusi. Un tas ir tas, ka tu studē, ne tikai lasi, bet arī praktizē ikdienā. Un ja tu praktizē, tad arī tu daudz ko saproti sevi, kas ir kas un kas nav kas, un kāpēc tev to vajag un kāpēc tev to nevajag. Darbs ar sevi nav baiba viegls. Urā! Jo mēs jau vienmēr gribam aiziet pie kaut kāda vai doktora vai konsultāciju, mums pados tos iedod recepti. Jā, iedod. Un es tagad tā darīšu, jā. Nav tā, miļie draugi. Viens saka, nāciet pie manis un jūs būsiet miljonāri vai tur, es nezinu, superīgākie. Nav tā. Darbs ar sevi ir ļoti smags, un katram tas ir paredzēts individuāli. Es tikko sadzirdēju, tu man saki, vai tā ir taisnība. Pirms tam par šo saturu, kā piepildīt savu dzīvi ar saturu un sevi, tad tieši tajā darbā, studijā, tu ļāvies šai idejai, piepildījies, un tu atradi tādu dzīves jēgu, jo tu ļoti daudz iedod apkārtējiem tiem, kam ir vajadzīga tieši šī tava enerģija, uzmanība, un tu saprati, kāpēc tu esi? Jā, un kas es esmu? Jā, un tā kā man daudz tagad saka, kas tu esi? Saku, pirmkārt, es esmu cilvēku būtnes, es esmu enerģija, es esmu mīlestība un es esmu gaisma. Jā.
Un man īstenībā par šiem gadiem studenti, kas sasgās to uz vienu citu interviju, teica, 30 sekundes, kas ir Liena Šomas? Un es saku, vai ir studenti, kas saka spirituālā dieviete? Jā, jo man es iegāju kristāla pasaulē, akmeņu pasaulē, dabā. Tā nopietni, vienmēr bijis dabas bērns, bet tā nopietni ļoti. Un tie, kas ir kristāla pasaulē, tie zina, ka tas ir kaut kas unikāls. Tā ir cita valoda, cita runāšana, saprot tie, kas saprot. Tieši tā, bet šajā procesā darbojoties, un es nevienam neko neuzspiežu, nevienam studentam, man tur stāv studijā viss, un tad viens atnāk otrs, un nākošā reize atnāk ar vienu akmentiņu, jau otru, jā. Kaut kā sevi tā kā aizsargāt, jo pirms tam es nemācēju sevi aizsargāt. Šis ir pazīstami, vadot ļoti daudzus pasākumus gadiem, es arī nevarēju saprast, kāpēc otrā diena, tas nav pēc balītes, tas ir pēc būšanas uz skatuves, kāpēc šī otrā diena ir enerģetiski smaga, tu esi pilnīgi noguris, iztukšots, un parastais tulkojums jau mums ir, kā tu esi daudz darba ieguldījis, vienkārši noguris. Protams, ka tas tā nav, un cilvēkiem, kuri ir uz skatuves, ir jādomā par to, jo mēs aizraujamies, mēs atdodam sevi. Ļoti. Un tagad mēs, tagad īpaši šajā laikmetā, kad ir jaunais laikmets, kad enerģijas ir ļoti stipras un spēcīgas, īpaši cilvēki, kas ir uz skatuves un publikas priekšā, viņi ļoti atverās un saucamās astrālās radošais kanāls atverās, un tu vēl īpaši jādod. Un iemācīties to nevis ar balītēm aiztaisīt, bet tieši ar tādām elpošanas vai meditācijas tādām praksēm. Bet strādājot ar šiem bērniem savā studijā, bērniem, jauniešiem, arī ar pieaugušajiem, kā mēs zinām, pie tā mēs vēl nokļūsim, tu esi laimīga. Jā, tas ir tas, ko ļoti daudzi neizprot. Kas ir laime? Laime ir tas, ka tu sajūtā šeit, ka tev vibrē šeit, saules pirmā, ka atnāk tev students, un viņš saka, es gribu būt tikpat laimīga kā tu. Es saku, pirmkārt, nekopē mani, nevajag būt kā es. Esi tu pats, meklē sevi. Caur dvēseles vibrāciju, jo tur, tas ir smags darbs, kā es vēlreiz teicu. Un tad, kad viņi saka, es gribu būt kā tu, tad es saprotu, ka manī kaut kas tāds, ko es varu iedot. Un tad tie instrumenti, kā es sevi atveru, kā es sevi izzināju, es viņiem dodu, un tad ir darbs pašam ar sevi, vai tu to dari mājā vai nedari. Tieši tā. Un tad paiet kāds gads, un tad man students zvana raksta, kāpēc es nevaru atvērties tā kā tu, kāpēc es, man nesanāk, es saku, cik dienas stundā tu to dari, to. Man nesanāk, jo man tur tas balīta draugi, es saku, ir brīžiem jānoiet, tā kā es to izdarīju, kas nav vieglas ceļš, noiet no publiskās telpas, saprast to, ka tu nebūsi vairāk, varbūt tajā spoguļu gaismā, bet nevis koncentrēties uz to, ko pat tevi domās, bet tiešām sevi meklēt, sevi attīstīt, pilnveidot, jo daudzi pat nav gatavi noiet arī no publiskās telpas uz atvaļinājumiem, jo viņi jau pieraduši pie tā visa, jā. Tā ir. Zini kā, Baiba, ir vēl viena tāda lieta, ko es arī studentiem saku, neskrieniet pēc popularitātes, neskrieniet pēc atpazīstamības, neskrieniet pēc ordeņiem, pēc statusiem. Man bija forša Āfrikas skolotāja, kas man arī bija, viņa teica, nekad neliec sev ordeņus uz pleciem un neliec sevi kaut kādā īpašā, unikālā niknējumā, tā kā tur terapeits vai psihologs, nekad, jo tad tu apstādini vispār savu attīstības, jo, spirālē mēs attīstamies. Un tad es domāju, kā man sevi definēt, jo man tie skolotāji, kas man dzīvē pa šiem gadiem bijuši, viņi nekad man nav devuši atbildes. Viņi saka, atbilde tevī. Strādā ar sevi. Virzienu, tikai parāda šo virzienu. Un tāpēc es esmu kreatīvais muzikālais draugs mīlestība, kas ir vienkārši plaši. tas ir ļoti, ļoti, ļoti jauki. Tiešām. Un ja man ir tev jāprasa šobrīd, cik svarīgas tev ir šīs attiecības tagad ar mūziku? Viņas ir ļoti tagad īpašas. Tieši ar skatuves mūziku, kā kādreiz ar to, kā tu rāvies, varbūt, kā tu saki, vadīt to, darīt to, kā ir mainījies šobrīd tā attieksme pret mūziku, pret izpildīšanu. Zini, kā vajag interesanti, jo es esmu šos 14 gadus atdevusi sevi citiem, citus veidojusi, attīstījusi, palīdzējusi iziet publiskā telpā, iziet pat no mājas ārā, jo ir bijuši mani tādi studenti, kuriem bail no mājas iziet ārā, kuriem bail no cilvēkiem. Es saku, es varētu grāmatas rakstīt par to visu, varbūt kādreiz, bet tagad es atgriežos ļoti īpaši, ļoti katra vibrācija, katra skaņa, ko es izdziedu, viņa man ir ļoti nozīmīga un īpaša, ar pateicības sajūtu. Man bija 2 gadu atpakaļ koncerts, viens liels projekts
kāpēc man dziedāt svešu dziesmu. Un es uzgāju skatuves mēģinājumā, un tur bija daudz citu manu kolēģi, un es sāku dziedāt savu to tā kā pantiņu, un skaņotāji saka, bāc, Lienē, tu man mikrofonā esi līdz pusē. Kāds var būt, ka tu esi pāri visiem? Tas nav iespējams. Tehniskās elpošanas praktikas, jā. Tas ir tas spēks, nevis bļaušanas spēks, bet enerģētiskais spēks, jā. Un par šiem gadiem es ļoti daudz esmu strādājis, nevis tikai mentāli, astrāli, bet arī ar tehniku. Fiziski, jā, iekšēji fiziski arī. Tas ir pats galvenais. Un, jā. Tu esi sajūtis, ka tas, ko tu dari šos 14 gadus, ir ļoti palīdzējis cilvēkiem, bērniem, jauniešiem. Jā. Tev ir šī atgriezniskā saite. Ka es tagad arī eju cilvēkos un pasākumos, un tie, bērni, kas nāca man 10 gadu apakaļ pie manas studijā, tagad viņi man satiek, viņi saka, Lienē, ārvēt, paldies, tu man toreiz, es neko nesapratu, ko tu man stāst, Luīza, heja, mīli sevi, samīļo sevi, jā. Vairāk mudini sevi skaistus vārdus teikt, ja kāds saka slikti, sūta viņam mīlestības enerģiju, ja? Un man tagad darbā tā nodara tas viss, ja? Kad es jau sapratu, ka kaut kad viņiem zemapziņā nāks tas ārā uz apziņu, vai ne? Un tas ir tik mīļi tagad vecākus satikt, teikt, Lien, tu man toreiz tā bērnam iedēvi tādu unikālu enerģiju, ka man bērns sāka runāt, jo man arī nāca tādi bērni, kas nerunā, kuriem pēc 5 gados pota, un pēkšņi bērnam pazūd valoda. Viņš sāk rūkt vienkārši. Un tad caur elpošanas praktikām, caur mūziku, caur mēles muskultūru, jo es strādāju ar ķermeni, ar muskulīšiem visiem. Un tas ir tas, ja tu man saki, vai es esmu laimīga, jā. Man meita prasīja man nesen, cik ilgi tu vēl to darīsi? Es saku, Gabriela, ko? Nu, cik ilgi tu vēl to darīsi? Tu taču vari atļauties nopirkt krutāku mašīnu, jā? Kāpēc tu visu laiku palīdzi kādam? Es saku, palīdzi, es nepalīdzu. Es dodu iespēju. Ja? Jo es zinu, ko nozīmē, ka tu esi ļoti, ļoti augstu un ļoti, ļoti zemu. Tieši tā, vai ne? Un to tikai saprot tie, kas tiešām tajā transformācijā ir tajā bijis. Un tas ir tik skaisti, ka tu vari celties. Un nevis celties tā kaut kā jauni, bet patiesi. Ja daudzi radošās personības nemaz netiek ārā no. Es viņu saucu par tādu melno tuneli, kuru mēs visi ejam cauri. Ne jau tikai es vai tu vai kāds, bet visi. Un tas ir melnais tunelis, un tajā melnā tunelī tavs uzdevums ir atbildēt uz ļoti daudziem jautājumiem pašam sev, nevis kādam citam. Mācību tunelis. Jā, mācību tunelis. Tieši tās klasītes, kā tu man teici, ja? Un tagad tu to 12. klasīti jau redzi gaismu, jau noliec to eksāmenu, dzīves eksāmenu, kurā nav jautājumu un atbildes, tikai sajūta. Un špikeru arī nav? Nav špikeru, nē. Ir tikai virzieni, grāmatas, kursiki, ir virzieni tikai kā tu var plūst. Nu tā jau ir, mēs visi mācamies pēc vienas programmas, caur ciešanām. Jā, tieši tā, jo vairāk asaras. Tagad es to baidu saprotu, tajā laikā likās, kāpēc man atkal šis vīrietis, kāpēc man atkal šī situācija, kāpēc man atkal dzeltenā presa raksta tādas nepatiesības. Kāpēc man, es taču esmu mīlestība un gaisma vienmēr bijusi. Tagad es to zinu, kāpēc, lai man norūdītu, lai man transformētu, lai es atrastu sevi. Jo mēs jau kā piedzimstam, tas ir tāda ārējā fasēde un kaut kāda vizuālā eiforija par kaut ko, kas mēs esam. Man ir ļoti liels prieks vienmēr par visiem cilvēkiem, kas ir tā teikt sevi atraduši vai atraduši to savu virzienu, kā nu jau moderni saka, to, kas viņiem vislabāk padodās. Kā tur mums viens ļoti zināms cilvēks māca to jauno mācību, ka delfīnam patīk peldēt. Nu, delfīns uz peldēšanu nav jāmudina. Tātad, ja mēs katrs atrodam to, kas mums izdodas, dzīve ir laimīga, vai ne? Bet es palikšu atpakaļ uz to mūsu sarunu. Es gribēju ļoti paprasīt, kā bija toreiz tā foršā sajūta, kad piepildījās tā lielā vēlēšana satikties un sadarboties ar to lielo maestro. Jā. Latvijas Radio 2. Lejā ir tāda kafejnīca. Un tad, kad man piezvanīja, teica, ka maestro vēlas tevi satikties. Un mēs bijām 2. Kafejnīcā nebija neviens cilvēks. Es saprotu, mēs iegājām, tur dziļāk pašā dziļumā, viņš tā apsēdies. Man bija 18 gadi. Un es vienkārši nesapratu, es skatījos tā kā sastingusi. Un mēs tur runājām, tad ko tu dziedāt gribi, jā, es te paskatos, tu tāda interesanta personība. Un mēs tur runājām, un tad mēs gaidījām man kolēģi Jāni Moisē, kuras arī nezināja, kas puisi man būs partners, jā. Bet man pāris teikumi, kurus es tagad ļoti novērtēju, ko meistars man teica, atceries, nāks gadi,
nāks pieredze. Un atceries, ka tavu vārdu uzvārdu, ja tu izvēlēsies iet publisko ceļu, nevienmēr izmantos pozitīvi. Es domāju, ko Maestro stāst? Es taču esmu gaiša būt, kur var man negatīvi? Ja? Un tad nāca visi tie pārbaudījumi, un es esmu tik priecīga. Un es katru gadu viņa dzimšanas dienā novēlu tiešām veselīgu, veselu veselību un paldies par šīm pieredzēm. Jo tagad tu esi jauns, tu jau varbūt daudz ko nesaproti, tu nokļūsi tajā vidē, tu ej tur vienkārši ekstāzē pārlaimībā, ja? Un tad saskaries ar to otru pusi, ja? Kas ir tas pārbaudījums. Bet tā nav slikta puse, es neteikšu, ka tā ir slikta, bet tas bija unikāli. Un katrs koncerts, man Maestro atnāca uz manu solo koncertu ar kundzi Lanu tajā laikā kongresa namā. Man bija gara rinda, kas prasīja autogrāfus, fani. Un pēkšņi es atceros, tur rakstu, jo bija 40 minūtes, tikai laika jau bija jāsākās otrai daļai. Un parādās tāda roka ar manu kartiņu. Vai tad vecam kungam arī var autogrāfu? Es domāju, protams, ka cilvēkiem gados priekšroku. Un es parakstos, un es tā pasēju roku. Un es tā sastingstu. Maestro ir pie manis un prasa man autogrāfu. Un zinu, vai es nemāku to izstāstīt. Nevis tāpēc, ka viņš ir Raimonds Pauls, bet viņā ir iekšā kaut kas ļoti liels, bezgalīgs ļoti. Un nav vārdi, ir tikai sajūta, ko es varu teikt. Paldies, viņš maz runāja, viņš ļoti maz procesā, kad mēs sastrādājāmies runāja, viņš parasti vienmēr iesmēja. Es te baži arī kļūdos, ja, varbūt nevajag to Lienu tā baigi popularizēt un tā. Bet tas, ko viņš man ir devis, nesakot, tās ir tādas, tagad analizējot šajā laikā, ļoti pamatvērtības būt pašam, jo viņš ir pats. Tieši tā. Jā, es klausos tevī, un tur aprakstīja, man liekas, lielākās daļas tautas sajūtas pret to ar tādu lielu cieņu, kas mums ir, Maestro. Cieņa arī ir viena tāda dzīve, cieņa, cilvēcīgums, patiesums, tās ir tādas pamatvērtības, kas mūsdienās ir ļoti svarīgas. Daudz varbūt, daļa ir piemirsuši, ja viņi gatavi kā pāri pašam cilvēkam, brīžiem pat paši sev. Lai vēl kaut maksā. Ja vēl maksā vai ne par naudu, visi cilvēki gatavi darīt. Bet Maestro manās acīs ir Raimonds Pauls, viens no tiem cilvēkiem, kurš nekad nav par naudu baigi pārdevies. Kurš ir gribējis arī kaut kādas taisnības izcīnīts ar mūziku, savu vārdu, bet man ir tāds prieks, ka viņš ir devis tik daudz patiesas vērtības, ne tikai mūzikā, bet arī kā personība. Jā, šo arī mēs varētu vai ne ilgi un gari diskutēt, jā. Lepni runāt. Bet saki, vai tu piekristu apgalvojumam, ka laime nav tikai tas, kas ar tevi notiek? Laime ir arī tas, kas ar tevi varbūt brīžiem pēc, es teikšu, ka bija tāds posms, kad es sevi atvēru, kad es sasodīti ieraudzīju to, ka dzīve ir skaista. Un es sāku sociālos tīklos, savos profilos likt dzīve skaista, visādas video, teksts dzīve skaista. Un man sāka rakstīt sievietes, Liena, ko tu runā, kāda skaista dzīve, kur tev skaista, jā? Es saku, paskatieties, ir skaista. Un tad, kad tām sievietēm ikdienā kaut kas notika, tad viņas rakstīja, ak, Dievs, Liena, tev tiešām taisnība. To dzīves skaistumu, to laimes sajūtu var noķert, diemžēl, vai par laimi, tikai tad, kad tu raudi. Jo tad tu patiesi novērtē to patieso laimes sajūtu. Jo man bērni studijā teikuši, kāpēc tu, Liena, raudi? Es saku, tāpēc, ka tu beidzot paņēmi 2. oktāvas sīpa, ko tu visu laiku jau pusgadu cīnies. Es saku, tās nav bēdu asaras, jā. Kāpēc tu, Liena, atkal raudi? Tāpēc, ka tu pats beidzot uzvarēji tajā konkursā, jo es tev ticēju, tu pats sev neticēji, tie laimes mirkļi un caur asarām. Un daudzas arī dzirdu tevī vārdu pateicību. Jā. Pie reizes es arī gribu tev pateikt paldies. Ja tu zinātu, teiksim tā, mums katru gadu ir brīnišķīgi Ziemassvētku koncerti mūsu mājās, bet šīs Ziemassvētku koncerts bija, protams, ka īpašāks.
Un tikai pateicoties tev, jā, tu piekriti manam vīram izrādās palīdzēt. Jā, tad es nezināju no sākuma, tas bija noslēpums. Mums pa lielam visi ir bērni muzikāli, ja, un tad viņi bija Zoomā ar Nīderlandē dzīvojošo dēlu jau visu samēģinājuši, un tu viņam bija iemācījis, palīdzējis dziedāt Aivim. Bet Aivim, starp citu, tavam kungam ļoti skaists tembrs. Ļoti. Jā, un talants. Tik feini iznesa mums Take Me On, ja, kad mēs visi te raudājām mājās. Jā, nu tik forši bija. Tā kā, paldies tev. Un turpinot šo sarunu, pateicība. Tā ir arī lieta, kas caur novērtējumu, tā arī ir tāda laimes sajūta, ka tu spēj apzināties, par ko tu esi pateicīgs. Jā. Paldies, ka tu esi, un paldies tev par to, ko tu dari. Tie ir vārdi, kas ir daudziem pat grūti izsakām. Jo visiem ir tāda daļa arī cilvēki, kas uzskata, ka esi pašpietiekami. Un tā kā es ļoti daudz ceļoju, arī savā transformācijas tuneļa posmā 4 gadus ar mugursomu botēm pa pasauli, es ļoti izteikti ieraudzīju cilvēkos pateicības sajūtu. Un tad es atgriezos Latvijā, un es sāku arī saviem studentiem teikt paldies. Iemācīju arī uz skatuves, ka kāp sasveicināties konkursos un pēc koncertiem paldies, jo tas ir svarīgi, jo daudz to nedara. Pateicība par to, ka tu eksistē, tā ir tāda unikāla lieta, un es tagad novēroju, vairāk to saku cilvēkiem, kas notiek viņu rezonācē. Bet par ko man paldies? Kāpēc man? Es saku paldies, ka tu esi. Un tad cilvēks tā tink, viņš tā sastingst, viņš domā, es esmu. Nu, ir dažādas domas tajā mirklī cilvēkos notiek. Un tagad es sāku publiski arī likt pateicības, paldies tām, man tie cilvēki raksta, kāpēc tu Liena tā saki? Es saku, tāpēc, ka es ļoti to novērtēju. Jo pa lielam tā dzīve sastāv mūs no maziem mirklīšiem, tā kā Imants Ziedonis teica, no maziem prieka mirklīšiem. Vai tu to prieku iemācīsies saskatīt mazajos mirklīšos? Tas ir no tevis atkarīgs, jā. Un te es atkal arī tevi sadzirdu, un ko es daudzās sarunās sadzirdu, mēs caur saviem dzīves stāstiem nonākam pie tā, ka šie ikdienas mirkļi, ja tu viņus sāc ievērot, viņi izveido jau lielāku laimes mirkli, izveido tevi laimīgu, tu padari laimīgu savu apkārtējos, un mēs lēnām padaram laimīgāku savu ciemu, savu pilsētu. Protams, tas kādam varbūt skan tik utopiski, bet tāds darbojās. Var. Tāpēc arī es baidu atvērt savu to mīlestības saucamo dimensiju, savu studiju, jo es sapratu to, ka plāni jau bija kā Napoleonām iet tur sistēmā, likt mūzikas nodarbībās elpošanas praktiku. Es biju tā visu izdomājusi, ja? Bet tad es sapratu, Dievs, ko es daru. Tu vari savu veidot, un tā jau 14 gadus man ir sava mīlestība. Jā. Tieši tā. Mēs arī nevaram uzspiest tam pirmklasniekam to 12. klasi uzreiz. Viņam ir jāiet savs ceļš, vai ne? Mēs nevaram aizskriet tam. Man bija tā, ka es tā aiztur sociālās tīklos laivas, TikTokā man ienāk cilvēks, saka, kā tu visu laiku esi laimīgi, ko tu lieto, kas ir tas, ka tu visu laiku, kā var būt tik pozitīvs cilvēks? Nē, tas ir pārspīlēt, tas ir mākslīgi, nevar tā būt, tas ir viltus personības. Es lasu šos komentārus, un tas secinu tikai vienu. Ka tas cilvēks jau lēnām ir uzsācis šo transformāciju, ja viņam jau sāk triggerot mani tā. Ir brīži un fāzes, kad arī es paraudu, jau tā, kas liekas priecīgi, jo tas ir normāli. Cilvēkam ir, es vienmēr baibas teiktu, ka cilvēkam ir visas sajūtu maņas jāizbauda. Bēda, depresija maziņa, iedomas, augstprātība, slavas mirkļu sajūta, viss ir jāizbauda. Un tikai tad tu saproti, kas ir tev tuvāks. Jā. Vai ne? Atrast to savu. Labi, Lienīt, ejam tālāk. Tu pieminēji savus ceļojumus 4 gadus. Pastāsti to mērķi būtību un ko tu ieguvi. Pirmkārt, es gribēju iepazīt konkrēto valstu cilvēkus. Es gribēju, un tas, cik tas baigi nebūtu dīvaini, katrā valstī, kur es biju, vienmēr satiku cilvēkus, kas ir saistīti ar elpošanu. Lūdzu. Vienmēr Romā. Stingā labāko draugu, man bija doma, jo viņu vesti jau, viņš Romā operēja tā kā vokāla coach treneris, viņš ik pa laikam lido uz Romas operu, aizbrauc vienkārši pastaigāt prom, un es gribēju jāaicināt uz Latviju, mēs ar klasi, bet sākās tie ierobežojumi visi no Amerikas, un tur visi viņi nobruka, bet visur, kur es ceļoju, katrā valstī, es gribu iepazīt tos cilvēkus, kultūru, kā viņi dzīvo, kā viņi attiecās, kādas viņu attiecības, jo attiecības man kā skorpionam pašai savā matricā ir svarīgas.
Un tā es nevis grāmatās lasot, bet caur cilvēkiem, caur svešiem cilvēkiem es skatoju, vēroju, uzreiz sevi tā kā analizēju. Man patīk vērot cilvēkus, man patīk vērot cilvēku psihi, tāpēc, ka es arī studēju smadzeņu darbību 12 gadus. Man patīk sociālās tīklos ik pa laikam iemest kaut kādas nestandarta video, paskatīties, kā cilvēki reaģēs. Jo tie tādā zinātnē analīzē ļoti interesanti. Ne visu to ir gatavi darīt, jo ir daudz māja, bērni darbs. Ja? Daudz dzīvo to saucamo cilvēku ikdienas šo dzīvi. Es izvēlējos pieņemt šo lēmumu, iet tādā pasaulē un sevis izzināšanas ceļā. Un tad tu apzināti, kā teikt, vēroju, jā. Devies riņķī un vēroju cilvēkus un dabu. Un atgriežoties savās dzimtajās mājās Latvijā, atkal vēroju šeit cilvēkus. Ja? Man patīk vērot cilvēkus, jo caur vērošanu īstenībā tu vēro sevi. Es tev gribēju teikt, caur citiem cilvēkiem mēs ieraugam paši sevi. Un es vienmēr, kad es kaut kur aizbraucu, es redzu cilvēkā tik daudz skaistas lietas. Un kad es saku tam cilvēkam, ārpēc tev ir tāda unikāla enerģija, super energy power, kā es saku, nē, tevī tas ir. Es saku, nē, tevī tas ir ļoti izteikti. Es to redzu vienkārši. Viņš saka, tāpēc, ka tevī tas ir. Jo mēs jau redzam to, kas ir mūsu. Nu jā, šis vecais labais teiciens par bitēm un mušām. Jā, mušām. Ja? Mēs redzam, bitīte redz to, ko viņa redz, un mušiņa redz to, ko viņa redz. Un tur tu neko nevar izdarīt. Bet varam censties. Jā, jo tu vairāk dosi to, zini kā, es vispār esmu enerģijas sieviete. Man ir dienas, ka man ir tik daudz enerģijas, ka es varētu, man liekas, ka visu Instagram, TikTok, Facebook vienkārši video pārvliest no tās enerģijas un noskriet vēl, 20 kilometrus gar jūru. Un tad ir dienas, kad vispār gribas kā gliemezi vienkārši apgulties Engures pludmalē un vienkārši gulēt, jā. Bet tas ir kā kuro dienu, jā. Jo kad tu sāc sevi studēt, arī bišķiņa astroloģijā, es iegāju numeroloģijā, kad tu sāc sevi studēt pēc matricām, arī paskatīties, kas tu esi, savu plus mīnus, tad ir vēl interesantāk paliek. Jo tad tu saproti, kas ir tie mīnus, kurus tev vajag pa plusiem tā kā pārvērst, ja, un kurā situācijā, kurā mirklī tu vari būt vēl spēcīgāks, vēl drošāks, vēl pašpārliecinātāks. Tā ir tāda sevis analīze. Pareizi saprat, vai ne? Kā šeit cauri un skaties. Jā. Es arī daudzreiz, kad cilvēkiem runājam vai kaut kādas problēma jautājums risinam dažādās situācijās, teiksim, biedrībās, sabiedrībā, viskauts. Es arī sākam ar parastu lapiņu, parasto analīzi, sarakstam, ko mēs gribam, un turpat blakus tālu jau vairs nav jāmeklē. Tas sarakstītais jau pats pastāst priekšā, kādas darbības ir jāveic, lai tur nokļūtu pie rezultātu. Kā tev, teiksim tā, daudz, lai es varētu runāt par šiem laimes jautājumiem, ne tikai no savas pieredzes, no aptaujājot cits cilvēks, es esmu šo to paskatījusies pētījumus, jā. Un vienā no pētījumiem tiek runāts par salīdzināšanos, ka tas varētu būt klusais laimes zaglis. Kā ir mūzikas pasaulē? Vai tu bieži sevi salīdzini ar citiem māksliniekiem, citiem dziedātājiem, ka viņi tur varbūt vairāk sasnieguši, varbūt mazāk? Kā ir šajā cilvēku vērošanā un salīdzināšanās procesā? Tagad es uzsāku šo sevis izzināšanas posmu. Man vienmēr ir simpatizējuši personības. Un nevienmēr tās āršķirīgi gaišās personības. Kad es izlasīju grāmatu, man uzdāvināja grāmatu Joe Cockers. Tad, kad es izlasīju pa viņa biogrāfiju, es sapratu ārprāts, cik viņš ir spēcīga personība, atklāts un patiess. Tad man ienāca vēl daudz mūziķi manā dzīvē, bet es nevis salīdzinu savu vokālu ar kādu citu vokālu, bet tieši ar to dvēseles bagātību, cik tu patiesi, jo pa lielam ļoti maz cilvēki ir patiesi paši pret sevi. Un tad arī sākās visā tie sarežģījumi posmi. Jā, caur nevis dziedāšanu, bet tieši caur to, cik tu esi garā, stiprs un spēcīgs. Un man vienmēr ir patikušas personības. Starp citu, tagad es arī sāku paplašināt savu diapazonu. Es ļoti ņēmu Kristīnas Aguileras dziesmas, Beyoncé dziesmas. Es ņēmu tādas spēcīgas personības un pati sevi izaicināju arī tehnikā. Vai es varēšu, vai es nevarēšu. Vienu afro meitenis arī paņēmu. Vai es varēšu izdziedāt, vai es nevarēšu izdziedāt. Un es pati trenējos. Nevis copy-paste, popīla taisīt, bet sevi vērt vaļā. Jo mums katram tā unikālā gan runas māksla, gan vibrācija. Bet kas ir unikāli? Bagātu dvēseli, kā mēs runājam, tu vari dabūt mūzikas vibrācijā tikai ar dzīves pieredzēm. Un tā ir tā vibrācija, ko es nemāku tev izstāstīt.
to jūt cilvēks. To Tieši jūt. tā. Labi, Lienīt, man ir brīnišķīgi par mūziku. Es visas sapratusi par elpošanām un visu, kāpēc tu to dari, kāpēc tev ir vajadzīga šī kristāla pasaule. Jā. Mēs turpinam mācīties, mēs ejam Protams. mācīties. Saki, kādas attiecības dzīvē šajā tev ir ar naudu? Vai cik liela nozīme ir naudai tavā dzīvē? Jā. Tas ir tas pats, kas cik liela nozīme man ir ieelpot, izelpot, jo nauda ir enerģija. Un es arī, kad pieskāros šai visai transformācijai, es sāku paralēli arī interesēties par naudas enerģiju. Jo man tajā mirklī pirms tam kontā bija kaut 50,000 uzkrājums, ja, brīžiem pat vēl vairāk, un tad es gāju mīnusā. Nu, ej tu uz leju, iet arī nauda uz leju. Tas ir 1000% pierādīts, jā, ne tikai man, bet daudz to var izstāstīt dzīvē. Tad es pazaudēju, ne tur investēju ļoti lielu summu, tad atkal es ieguvu, tad atkal es pazaudēju, un tā es sāku lasīt, jā, personības tās grāmatas, un sāku studēt arī naudas enerģiju, ko es arī studijā kādiem studentiem, kas vēlās arī nodod. Nauda ir jādod. Nauda ir tā kā plūstoša. Naudai visāk jābūt ir apritē. Tu nevari, tā kā saka, jākrāj zeķē nebeltām dienām. Nē, nauda ir jāmil, ar naudu ir jārunā. Man ļoti patīk runāt ar 200 eiro un 100 eiro. Ļoti patīk, es paņemu, man mājās tāds altāriņš arī uztaisīts, arī bērniem es mācu. Naudas enerģijas plūsmu, tas tiešām strādā. Un tas neprasa neko daudz, tas neprasa, var teikt, vispār neko, kā tikai tavu, tā kā rituāliņš katru dienu. Un kas ir vēl viena lieta, ko es arī studentiem, es arī palīdzu daudziem uzņēmumiem atvērt uzņēmumus kreatīvi, savādāk domājoši, novērtēt savu enerģiju, savu pakalpojumu, savu meistarklasi. Mēs reizēm nemākam paprasīt šo naudu, vai ne? Bet mēs jau zinām, kāpēc mēs to nemākam, jā. Bet tāpēc ir forši, ka tu lidinies pa pasauli un iemācies foršas lietas, un tad atvad uz mājām un var tālāk nodot. Nekad nesalīdzini sevi ar citiem. Tu vari iemest lauciņa, acis pastīties, ko tas tur dara. Super, malacis, jā, ļoti labi, lai viņam arī veicās. Bet vienmēr novērtēs sevi. Jo, kāpēc? Kad man nāk ārzemju bērni pie manis, piemēram, vecāki saka, kāpēc jūs tik lēti prasat par stundas nodarbību? Un tad man atnāk daži vietējie latvieši, saka, kāpēc tik dārgi, jā? Tieši tā. Nevar 5 eiro lētāk lūdzu katru mēnesi. Citas sistēmas. Tad es sācu saprast, kāpēc tas saka tā, tas saka tā, tas saka šitā, tas saka tā. Bet to saprot tikai cilvēki, kas ir daudz ieguldījuši un daudz pazaudējuši, un tad viņi sākuši šo ceļu izzināšanas naudas enerģijas, jā. Tāpēc es vienmēr dodu, kad es arī veikalos, es vienmēr dodu eiro kasierēm, kad es arī, kad satieku kādu cilvēku, piemēram, pakalpojums pirtnieks, jā. Viņš saka 120 eiro par 4 stundām, es vienmēr atstāšu 150. Viņš saka, nē, Liene, tas tev, es saku, nekad tā nedari. Nekad tā nedara, neatsakies no naudas, es tev dotu no brīvas gribas, jo man jau tas nāks apakaļ reiz 4, kas ir arī ļoti svarīgi, ka tu dod naudu ikmēneša maksājums. Tev vienmēr sevi jāsaka, tas nāk pie manis no dažādām iespējām, apakaļ reiz 4, reiz 5, reiz 6, un tas strādā. Es tam neticēju, iedomājos, un tas man 6 gadu apakaļ tikai sāk to darīt, un tas tiešām strādā. Nu jā, savā kaut kādā dzīves klasēs no pirmās ejot un mācoties, es arī esmu šo to pabaudījusi cigunus un dažādas prakses, ja, kas ne visiem ir saprotams, ne visiem ir pieņemams, un es pieļauju, ka arī mūsu sarunu klausīsies cilvēki, kuri varbūt nesapratīs, par ko mēs runājam, bet tas būs jau viņu ceļš, viņu izzināšana gan naudas enerģijās, gan fiziskajās, gan kristāliskajās, gan visās citās. Bet šeit būs izskanējusi doma, ka tas kādam der, vai ne? Un pat dara laimīgu tevi. Tieši tā. Runājot par laimi un naudu, ja man kādreiz bija svarīgi izrādīties, man ir tāda mašīna, man ir tāds dzīvoklis, man ir tāds īpašums, tad, un man ir, un tev nav, man ir, un es strādāju. Es neapzināti cēlu tādu. Tagad, tas bija tāds, tā laika varbūt vajadzība, nezinu. Tad tagad pēdējos šos gadus, man meita saka, kāpēc tu tādās šķībās veikalā, man meita tāda īpaši tāds. Viņai āršķirīgais periods, kā jau pusaudzim, bet viņa saka, kāpēc mamma tu ir tāda, kāpēc tu ir tādiem, tā kā treniņu tērpā, es saku, Gabriela, brīvība.
brīvība, un tev nav nevienam cilvēkam jāpierāda, kādu mašīnu tu brauc. Man ir palēmējies, ka pa šiem gadiem es iepazinu arī cilvēkus, nezinot, ko viņi dara, kas viņi ir, vienkārši šortiņos un krekliņā, kas ir multimiljonāri, kas ir tiešām ļoti, ļoti bagāti cilvēki, bet viņi pastoties uz mani, viņi saka, Liena, kas ir tas, ko tu dari ikdienā, kāpēc es nevaru būt tik laimīgs kā tu? Man ir viss, man ir pēdējie pulksteņi, man ir krūtas mašīnas, jā. Viss, ko es gribu dzīvē, mantiskās man ir, bet man nav tas, kas ir tev. Es saku, piedod, uzliec mugursomu, uzvelc kēdiņas un ceļo. Man bija dzīvē. Jā, tās draugs viens, kurš viņam viss ir, un viņš bija nelaimīgs, viņš nevar atrast sievieti attiecības. Es saku, ej dzīvē, tā kā tu teici, baib. Un viņi visvienkāršākie cilvēki. Un viņi sapratuši arī, man ir tiešām palēmējies, ka pie manis ved gan ļoti bagāti cilvēki, ja, gan arī dažādi cilvēki nāk pie manis, un es viņus vērojot, saprotu to, cik īstenībā man ir tik skaista dzīve. Tik interesanta dzīve, un to dzīvi mēs jau paši baigi izvēlamies, kā mēs gribam dzīvot. Tieši, un ja tev kāds saka, ko tu dari, nedari to, fuj, kāpēc kām, nē, tas nav stilīgi. Stilīgi ir, kas vispār pa jautājumu ir stilīgi. Nu jā, un tāpēc ir svarīgi nevis saprast, ko tu dari, bet kāpēc tu to dari. Griba, kāpēc un ar kādu nolūku tu sev, pirmkārt visu, ko mēs darām, mēs neejam kādam kaut ko pierādīt, mēs sev to darām, mēs sevi padaram bagātu, un bagāts cilvēks dvēselē šajā laikmetā ir vispār unikālākā vērtība, kāda var būt. Un ja tu to redzi vēl otrā cilvēkā, tad tas ir vispār fantastiko graciozo, kā es saku. Atgriežoties pie tām āršķirīgajām lietām, protams, mums ir dzīvē tāds posms, kad šī pašvērtējuma vēl nav nepavisam, un mēs viņu redzam, ceļam pilnīgi savādākā veidā. Un, kā lai saka, tikai pēc daudzām ciešanām, grūtībām dzīvē tu esi sapratis sevi, kā tu spēji tikt ar daudz ko galā un sevi novērtējis. Un tur arī rodas šis pašvērtējums. Un ej dzīvē, es arī saku tāpēc, ka viens no mūsu lielajiem piedzīvojumiem ir Santiago ceļš, kur mēs mēnesi bijām. Tātad tikai tu cilvēks, mugursoma, un tikai kas tur ir, un lielā daba, un pārējie cilvēki. Un tur tik labi tu vari iepazīt sevi, ja nav jau jādodas tieši Santiago ceļā, ir jādodas jebkur. Tieši tā, ej, mācies satikties ar cilvēkiem, mācies satikties ar sevi galu galā. Un tad jau vispārējais būs, tā ir, ne? Tas nav viegli, baiba. Protams. Jo daudzi nav gatavi ieskatīties patiesi sevī. Nav viegli. Jo nevienos kursikos 2 mēnešu, 3 mēnešu tu nevari to izdarīt. Varbūt 0,01%, jā, bet tieši patiesi doties dzīvē un sevi. Un tagad es sāku lēnām par to arī publiski stāstīt kaut kādās tur podkāstu, tā kā savos laiviņos. Tad cilvēki saka, kā nopietni, es saku, novērtējiet sevi. Jo mēs sievietes esam dievietes un vīrieši ir karaļi, jā. Tikai nevajag sacensties. Vajag sevi atrast, un tagad tu būsi sevi atradis, arī tas otrs cilvēks gribēs atradīs, un tad jūs vienkārši skaisti kaifosiet, baudīsiet šo dzīvi ar visu nenormāli skaisto buķetu, ko dzīve dod. Mans draudzens ļoti labi zina, kad ir kaut kādas problēmiņas un kaut kas ir grūti, un arī par attiecībām es viņām saku, kļūsti magnēts, kur ir pazudis šis pievilkšanās spēks. Sāc ar, mēs piepildam sevi, un tad viss notiek, vai ne? Jā. Un arī tā laimes sajūta arī, viņi ir viļņaini. Jā. Te viņi ir, un te viņi nav. Un te tu esi magnēts, un te tev ir atkal jāuzlādē baterijas. Jā. Bet, kā tu teici, sāki runāt publiski, un šī publiskā pieejamā telpa ar sociālajiem tīkliem, kas ir mūsdienās, jau ir milzīga priekšrocība, palīgs katram ceļā pie sevis. Jā. Un es arī studentiem saviem saku visiem runājiet. Ja jūs savu sāpi nevarat paši izsāpēt un transformēt, taisiet Instagramā, TikTokā postus un runājiet savu sāpi ārā, jo noteikti būs vēl kāds līdzīgs domājušs cilvēks, un tādā veidā jūs varat kopā arī sevi attīstīt un pilnveidot, bet transformēt, analizēt ļoti svarīgi, nevis āršķirīgi skriet, vai man tur bija tā, un tagad man viss tagad palīdziet, nē. Vēl viena lieta – upuru loma. Mums Latvijā ļoti daudz izteikti cilvēkiem upuru loma.
Es būšu upuris, un jūs man tagad palīdzēsiet. Un upuru loma es vienmēr esmu domājusi un uzskatījusi, ka tā ir pat izdevīgākā pasaulē, jo ar to tu ļoti veiksmīgi var manipulēt ar visiem cilvēkiem, tev neviens neatteiks, tevi žēlos, un kāds tajā iestrēgst varbūt pārāk ilgi, jo pārāk liels komforts. Jep. Un, diemžēl, vai nezinu kāpēc, bet ļoti daudz jaunie mūziķi, kas tagad nāk Latvijā ārā prožektoru saulītēs, ļoti tieši pirmais ir tas negatīvais, ko viņi stāsta, kā viņi gājuši cauri tām sāpēm, pieredzēm. Es nezinu, kāpēc viņi nelāsa pozitīvo, jo man liekas, ka tagad viņi dzīvoši tik superīgā laikmetā, kad tu vari tādas labas lietas stāstīt, bet izvēlās šo upuru lomu iziet cauri. Varbūt tas ir izdevīgāk, es nezinu, bet es uzskatu, katram savs laiks. Mācību programmā ir arī tas. Tieši tā, ne? Tieši tā, bet es vairāk ieteiktu to foršo, jo jaunieši mūsdienās vispār ir unikāls būtnes un ģeniāli ģēniji un prāts strādā tik ātri, pat labāk nekā mākslīgais intelekts. Vai ne? Jā, es arī priecājos par jauno paudzi. Man laikam ir veicies, ka apkārt viņi ir tādi forši, jauni, talantīgi, izglītoti. Bet tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, man gribas vaicāt tev vēl tādu lietu. Attiecības ar līdzcilvēkiem, cilvēkiem, ģimeni, jebkuru ir svarīgākās. Attiecības ar sevi, man liekas, ka pa priekšu viss svarīgākais, nozīmīgākais. Ja tev nebūs attiecības ar sevi, dažādas, tad arī tev būs grūti attiecības ar līdzcilvēkiem un ar citiem cilvēkiem. Jā, taisnība, vai ne? Jā. Un saki, es vienmēr uzdodu saviem viesiem tādu jautājumu. Pirms es uzdošu tev jautājumu no iepriekšējā viesa, tāds arī mums vēl ir pārsteigums, un tev arī būs jāizdomā jautājums nākamajam viesim. Es saku tā, ja nu pēkšņi es būtu feja ar burvju nūjiņu, un es varētu kaut ko tavā dzīvē visos notikumos mainīt kaut ko tādu, lai tu, nezinu, šodien būtu vēl laimīgāk. Vai ir kaut kas tāds, ko tu gribētu mainīt? Es domāju, ka nē, jo visas šīs lietas, kas man ir bijušas, visas situācijas, gan uz skatos, gan privātā dzīvē, gan sadzīvē, viņas man ir izveidojušas par to, ka es esmu šodien šeit. Jo, ja es feja kaut ko izmainītu tagad tur, pagātnē, tad varbūt es daudz ko neizanalizētu. Tieši tā. Tā kā mīļā feja pašlaik paliec ar mani, un drīz man tevi vajadzēs 13. jūnijā. Brīnišķīgi. Un tagad, man iepriekšējais viesis, cerot, ka šeit būs tipisks ēngurnieks, ir uzdevis jautājumu, ko tu atstāsi pēc sevis, lai ēnguri tevi atcerētos. Es gribēju viņu mainīt uz kaut kādu, lai Latvija tevi atcerētos, bet Latvija tevi atcerēsies. Bet varbūt sautīgi es atstāšu šo ēnguri. Jā, un es zinu atbildi. Super, aiziet. Ko es vienmēr, kad es braucu meditēt šeit, jau cik gadus es vienmēr sociālos tīklos reklamēju ēnguri. Vienmēr kā brīnišķīgu atpūtu dabā pie jūras. Tiem, kuriem informācijas ir ļoti daudz ikdienā, brīnišķīgi uztaisam groziņus, piknik groziņus, paņemam sedziņus līdzi un braucam uz jūru un baudam. Protams, pēc tam visu arī savācam līdzi. Bet es teiktu, ka ēnguri ir daba. Daba ir tā, kas meditācijas vieta, jā. Un, lai tu kaut ko atstātu ēngurnieku sirdīs vēl, es domāju, ka mēs varētu tēmēt uz nākotnes sadarbību. Noteikti viennozīmīgi. Es lielāko prieku atkal uzdziedātu vai kaut ko šeit padarbotos, un es atceros ļoti skaisti šo savus performances šeit ēngurē, gan mazā skatuvītē, gan... Tas arī ir tas āķis, pie kā es gribēju palikt, ka mēs visi, kas zina tavas dziesmas, tevi iepazīst aizvien labāk, priecāsies, klausīsies, saņems šo prieku no tavām dziesmām, no tavas smaida, no tavas mirdzēšanas uz skatuves. Jā, Lienīt, un tagad paldies par šo sarunu. Ja nu vienīgi es varbūt kaut ko tev nepavaicāju tādu, ko tu vēl gribētu mums pateikt. Nezinu pateikt lielu paldies tev, Baiba, un Engurē, ka jūs esiet un attīstieties un piesaistiet vēl jaunus cilvēkus un citām pilsētām vai citām valstīm. Paldies tam kungam Aivim. Paldies, ko jūs darat tiešām un turpiniet, un lai jums vienmēr pretīm cilvēki, kas jūs atbalsta tieši šajā podkastā un ikdienā.
Un, jā, tiekamies projektos, koncertos. Paldies tev! Mums Angurē, es vienmēr to esmu teikusi, mums ir brīnišķīgi cilvēki, brīnišķīga komanda, visi, kas deg, priecājas un attīsta mūsu ciemu, lai tā būtu viena brīnišķīga liela spoža piekrastes pērle mūsu mīļajā Latvijā. Lienīt, paldies! Stāstam, kā dalīties ar prieku un laimi. Kur varēs redzēt šo foršo podcastiņu? YouTube, Spotify, rakstat attiecības ar dzīvi, arī ADBD foto, TikTokā mūsu profilā. Laulait, paldies, Baibiņ, ka tu esi. Super! Aivī, paldies, ka tu esi. Foršie cilvēki. Angurē, tiekamies. Ideāli, vienkārši.